ķīmijas skolotāju, un šodien būs arī mazliet no ķīmijas. Un pirms 2 nedēļām mūsu māsa Ilze dalīja līdzi savu liecību, vispirms mums atsevišķi, par to, kā Dievs viņai bija atbildi devis arī caur šo te saturu, kurā bija vārds līdzsvars. Un man tas uzreiz, jo ķīmijā līdzsvars ir ļoti svarīgs, un man uzreiz mājās aizgāju un sāku pētīt to jautājumu, jo man galvā bija jau savu versiju, uzreiz par to līdzsvaru, un tāpēc arī šodien mēģināšu tā. Man ļoti patīk tas, ko es tur salasījos, ko es tur uzzināju un apspriedu, un arī mans pašs pārdoms par šo tēmu. Un es biju priecīga, kad man pajautāja, vai tev vēl kaut kas ir palicis, ko pateikt. Es saku, jā, par līdzsvaru. Un var uzlikt šodienas tematu. Un temats tātad saucās līdzsvars, Le Chatelier, un gribētos teikt, un ko par to saka Bībele? Un bildīte jau uzvedina uz to, kad mēs dažādi, katrs patiesībā, ko mēs katrs saprotam ar vārdu līdzsvars. Ne? Ir vārds balans, ir vārds līdzsvars, vēl citur lieto miers un visu vienā tajā tematā. Un varbūt, nākamo bildīt lūdzu, varbūt, kad līdzsvars liekas kā šim te cilvēkam, kas ir tātad grūti. Šādā veidā, to mākslīgais intelekts safantazēja, bet es arī stāvēju uz līdzsvaru dēļ, un gan jau, ka jūs arī esat kādreiz mēģinājis kaut vai elementāri uz vienas kājas nostāties. To bērndārzā māc, jo tas jau mazā vecumā var jau liecināt, varbūt, ka kaut kas vai kaut kā jāpastrādā, ja jau nevar jau no bērnības nostāvēt uz vienas kājas, kur nu vēl uz kaut kādu tādu sarežģītu. Jā, tātad līdzsvars, balans, grūti. Nākamo bildīt, varbūt, kad līdzsvars liekas, ka mēs kaut kā sabalansējam savu dzīvi, sabalansējam ar to, kas mums ir vajadzīgs, ar mūsu būtību, varbūt, ka mums liekas, ka mūs tur kāds savās rokās un tādējādi sabalansē, kāds cits mūsu dzīvi balansē, un mēs tikai tur tā kā atrodamies tais rokās, vai arī mēs savās rokās turam kaut kādas svarīgas lietas un balansējam. Nākamā bildīt, varbūt, kad vienā pusē Kristus, baznīca, kalpošana, un tad otrā pusē ir mūsu dzīve, un tad visi balansā. Jo kaut kas tik svarīgs vienā pusē, un mēs otrā pusē savu dzīvi, un atkal, jā, tātad. Un kaut kas pa labi, pa kreisi un izjūg. Un arī ķīmijā uz līdzsvaru ļoti skatās, ar nākamo slaidijā. Un tad, kad ķīmijā runā par līdzsvaru, tad runa ir par reakciju, kura notiek abos virzienos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienlaicīgi rodas un vienlaicīgi izjūg. Vienlaicīgi. Un ja tā rašanās un izjukšana notiek vienādos ātrumos, tad tas ir līdzsvars ķīmijā. Un tā kā fonā tā bildīte, tā tas arī ir, kad tā sistēma, to saucat par sistēmu, viņa ir līdzsvarā un patiesībā nemaz neredz, ka tā reakcija notiek. Viņa notiek, tā kā fonā varētu teikt, bet viņa notiek. Un tad var nākamo slaidu. Ķīmiķis, franču ķīmiķis, Le Chatelier, viņam uzvārds. Un kā es pat tā sameklēju, viņam 8. oktobrī dzimšanas diena, tikai 1850. gadā. Un tad liekas, oktobrī man tieši pa ķīmiķiem jārunā. Un šis te ķīmiķis strādāja ar šādām te sistēmām, kas ir līdzsvarā. Nav visas reakcijas līdzsvarā, runa ir par konkrētām reakcijām, un viņš tātad ievies šo principu, un tā viņa arī sauc, Le Chatelier princips, to visi ķīmiķi zina, naktī no galvas,
ka ja uz šādu līdzsvarā esošu sistēmu, to, kas ir balansā, ja iedarbojās ar ārējiem apstākļiem, un tas nav vienalga ko, tur ir konkrēti. Konkrēti apstākļi, konkrēti tas ir koncentrācijas izmaiņa, ja kādu vielu pievieno, kādu vielu samazina, vai spiedienu palielina vai samazina, vai izmaina temperatūru, ja? Palielina vai paaugstina, palielina vai pazemina, tad izjūg. Izjūg tas līdzsvars, un sistēma, ko viņa dara? Viņa dara pretreakciju, pati tā sistēma, lai izlīdzinātos. Mēģināšu to tā paskaidrot ar šo pildspalviņu. Tātad, tas ir tas balanss. Var uzlikt atpakaļ iepriekšējo slaidu, ja, tā kā tās šūpolīts, ja, bērnu šūpolīts parkā, ja, kur tādā veidā šūpojās. Un tad, ja, viņi ir, un tas viens bērns apsēžās šeit, ja, un tas otrs ir augšā, tātad tas būtu tā iedarbība uz to līdzsvaru. Tas vairs nav līdzsvars. Ne? Un kā lai tā sistēma atgriežās atpakaļ? Ja, tātad mēs esam padarījuši nosacīt smagāku tā kā šo pusi. Tad kas ir jādara? Ja, un kas ir jādara? Jādara ir tas, ka šai pusē ir jākļūst smagākai. Ja? Lai atgrieztos atpakaļ. Un viņa kļūst smagāka, ja? Un šī puse samazinās, ja? Tā kā kļūst vieglāk, varbūt pat tik ļoti, ka tā puse paliek atkal otrādāk līdzsvars. Bet vienmēr sakot, sistēma izdara pretējo. Ja mēs it kā pieliekam spēku, lai šis būtu stiprāks, bet sistēma pati izdara tā, lai otrs ir stiprāks. Ja? Un tādējādi. Atkal ir atpakaļ līdzsvarā. Var uz priekšu to pašu veco slaidu. Tātad ir kaut kāds traucējums, ir sistēmas pretreakcija un iestājas jauns līdzsvars. Un to, protams, izmanto ražošanā. Var uz priekšu, jā. Un šeit no sākuma ķīmijas piemērs, tad būs dzīves piemērs, jo man uzreiz, kad es dzirdu par to līdzsvaru, uzreiz atcerējos, jā, Le Chatelier. Tātad, kad būs kura sistēma, līdzsvaru esoša sistēma var iedarboties, un viņa izmainās. Un šeit ir piemēram, par koncentrāciju. Ja? Tātad, un mums liekas, man vajag, tur ir konkrēti sēra trioksīda ražošana, un, it kā liekas loģiski, vai ne? Jo vairāk pieber izeivielas, jo vairāk rodas tas produkts. Tas ir vienkārši saprotams, vai ne? Tātad palielinot koncentru, bet nevis vienkārši pēkšņi, lai man būtu vairāk tas iznākums, es piebēršu to iznākumu vairāk kaut kādā sakarībā. Nē, ja notiks tā, tad tā sistēma pavirzīsies pretēji un nebūs tas, ko mēs esam iedomājušies. Tātad, lai mums būtu uz iznākumu virzīts pasākums, mums ir jāpievada uzmanība tam sākumam, tam izēvielām. Un tad, kā tas varētu dzīvē izskatīties, var uz priekšu. Dzīvē, piemēram, tā koncentrācija, uzmanība. Jā. Uzmanība tā tad ir kaut kāda sabiedrības grupa, vienalga darba, kolēģi, draudze, vienalga. Tā tad ģimene, kaut kāda sabiedrības daļa. Un tad, kad kādam vienam individam pievērš lielāku uzmanību, jā, tad, lai tā sistēma atgrieztos atpakaļ, ja tas ir vajadzīgs, jā. Ja jāatgriežās atpakaļ tā iepriekšējo attiecību līmenī, tad ir jābūt kaut kādai pretreakcijai. Ja, tātad, tiem pārējiem, vai viņi taisa savu jaunu atsevišķu pasākumu, vai viņi arī cenšas palikt ievērojami, ja, vai mēģina aizvākt prom to ievērojamo, ja, tātad, lai atgrieztos uz iepriekšējais balanss, tā es gribētu teikt. Un tas var notikt neapzināti, tas var notikt arī apzināti, bet tātad kaut kā ilgstoši nevar palikt tāda situācija, ja, kur viens ir topā, visu laiku topā, visu laiku populārs, un pārējie visi ir apakšā, piemēram, tais šūpolēs, un neviens viņus neredz. Ilgstoši tā nevar palikt. Kaut kas dabīgi vai nedabīgi notiksies, ja, lai atgrieztos atpakaļ tajā līdzsvarā. Tad nākamais piemērs no Le Chatelier par spiedienu. Spiedienu, to mēs saprotam. Spiediens, to mēs lietojam ikdienā.
par termiņiem spiediens, par prasībām spiediens no kolēģiem, spiediens no draugiem, no bērniem, no viskaut kā prasības. Nu, šeit piemērs ir par amoniaku ražošanu. Spiedienu var izmantot tikai tad, ja tās ir gāzvedu vielas. Ja, tad uz visām sistēmām nevar iedarboties ar spiedienu no ķīmijas viedokļa. Un tad atkal, šeit, piemēram, ir piemērs par amoniaku ražošanu, kur, lai rastos iznākums, ir jāpalielina spiediens. Ja. Un tātad tas ir grūti, jo tas, ražošanā tas nozīmē daudz bīstamāks apstākļus. Ja, tas palielināts spiediens, tātad tur palielināt iespēju, ka kaut kas aizies ne tā, kā vajag. Bet tikai tā var rasties iznākums, ja, palielinot spiedienu. Nu, dzīvē, piemēram, var nākamo slaidu likt, piemēram, atkal, ja, tātad ilgstoši atrodoties zem kaut kāda spiediena, ja, tātad ilgstoši to nevar izturēt. Kaut kas izdarīsies tā, lai viņš atgrieztos atpakaļ, tas spiediens, ja. Un tas līdzsvars, tā nevis spiediens. Un jā, piemēram, mēs prioritātes izvērtējam, ja man pašai patiesi tā šo mācību gadu daru pilnīgi neraksturīgi sev. Es sāku atteikt cilvēkiem, un man tas ir kaut kas jauns, bet vienkārši dzīvu piespiež. Meita iet pēdējā gadā bērndārzā, un man ir jāvelt uzmanība viņai. Un viss, un dabīgi vai nedabīgi, bet vienkārši sakārtojās prioritātes un nākās atteikt. Vienkārši nākās atteikt. Nu, nevar ilgstoši tā būt. Vai kaut kāds arī. Jā, tā tad arī, ja mēs esam dikti prasīgi pret citiem, jā, arī ilgstoši to nevar izturēt. Vai arī pret mums kāds ir dikti prasīgs. Kaut kas vai nu mēs ļoti paliksim stiprāki, mēs, ja tātad uz iznākumu virzīt spiedienu palielināšanu, palielina iznākumu un rezultātu, vai arī notiks pretējais. Ja? Un viss izjuks. Un tad trešais ir temperatūras, var uz priekšu temperatūras izmaiņas arī. Ja? Tātad ķīmijā ir divu veidu reakcijas, kuras dod siltumu, eksotermisks, un reakcijas, kuras paņem siltumu. Un arī šeit ir interesanti, kad reakcijas, kuras jau tā dod siltumu, ja viņas jau tā ir izplata siltumu, liekas, lai būtu vēl lielāks rezultāts, man vēl jāiedod tas siltums, vēl jāpasilda. Bet tad tieši pretējais notiek. Un līdzsvars nobīdās pretējā virzienā. Ja? Tātad patiesībā reakcijas, kuras izdala siltumu, lai būtu iznākuma virzienā tas līdzsvars, viņas vajag atdzesēt. Un tieši tā arī pretēji. Ja tā reakcija jau atņem siltumu, tad viņu vajag pasildīt, ja, lai viņi varētu turpināties, nevis vēl atdzesēt. Dīvaini tā ķīmija. bet dzīvē, nākamo slaidu arī, ja to siltumu varētu arī mēs izdalam siltumu, vai ne, tādu sirds siltumu, ja es domāju par tā attiecības siltumu. Un tas siltums var uzkarst, aiziet baigi augstu, un tad mēs to saucam varbūt par strīdiem, varbūt par eksplozijām emocionālajām. Un atkal, ilgstoši tā nevar būt. Ne? Ilgstoši nevar būt tā, ka viens visu laiku emocionāli uzsprāgst, un pārējie labi, jā. Kaut kas notiksies, ja tie pārējie piedos vēl to siltumu, ja? Tad, viss vienkārši aizies galīgi, tā kā nevajag. Bet, ja tie pārējie atkal mēģina dažādi, kur arī distancēties, klusēt, nevienmēr tas ir labi, protams. Ja? Bet, kaut kā viņi nevar ilgstoši būt disbalansā. Tāpat arī otrādāk, ja mums ir liela vienaldzība, ja mums ir augsta ar augstas attiecības, tā kā emocionāli, tad arī, ja mums nav svarīgas tās attiecības, lai tad viņas iet, vai ne? Bet, ja mums ir svarīgas, tad mēs mēģinām tomēr taču kaut ko pasildīt, ja? lai viņas atgriežās atpakaļ vismaz kaut kādā līdzsvarā. Un tad uz priekšā, tātad, ko no šīm Le Chatelier principiem var tā tīri praktiski, ja, ikdienā paņemt, kam tātad
mums ir jādomā par to, ko mēs ievadam tajā sistēmā. Ja mēs ar sistēmu varētu salīdzināt mūsu attiecības visbiežāk, jau mēs salīdzinām ar citiem cilvēkiem, ja, tad ir jādomā līdz tam, ko mēs tur ieliekam. Ja. Vai tur kāds dikti ārdās, vai mēs ejam un turpinam ārdīties, ja, vai arī mēs tieši pretēji rīkojamies. Un, ja mums ir mērķis atjaunot līdzsvaru. Ja mums nav svarīgi atjaunot līdzsvaru, tad mēs visbiežāk neko nedaram. Vai daram tā, kā nevajag. Un tad vēl daži sadzīviski piemēri, un tad mēs iesim pie Bībeles. Tātad arī, piemēram, bērns ienāk ģimenē. Un tas ir superīgs notikums. Tas ir absolūti brīnišķīgs. Bet tas izjauc visu. Izjauc visu iepriekšējo vispār kārtību un izjauc visus sapņus. Nevis tādā ziņā sapņus, ka es būtu to un to izdarījis, ja man nebūtu bērni. Nē, bet tieši tos, ka tad, kad man būs bērni, tad es tā un tā darīšu. Un man bērni pilnīgi absolūti noteikti tā nedarīs, kā tur tie un tie dara. Un sasapņojās. Viss izjūgts, sakas jau uz Elijānu pirmajā naktī sabļauju, ka viņi piedzima. tā kā neko dēļ, es domāju, es esmu taču skolā jau, es biju daudz gadus nostrādājis skolā, es domāju, es jau pacietīšu šito pasauku. Pirmo nakti nevarēju normāli sagaidīt mieru. Jo ir pilnīgi izjaukts viss, un sievietēm jau izjūka arī fiziski viss. viss izjūka un emocionāli. Un pēkšņi kaut kādas lietas, atceros, es gaidīju Elijānu un skatījos viņas lasdā vecu filmu un raudāju. Tajā brīdī, kur satikās tā viņa māsiņa, satikās ar savu mammu, tā, kas nebija ar mammu kopā no dzimšanas. Tā kā viņi izšķirās tie vecāki un raudāja. Pēkšņi kaut kādas lietas paliek svarīgas. Pēkšņi pasaule ir tik bīstama, pēkšņi sāp sirds par visādiem notikumiem, kas pirms tam varbūt nebija nevis vienaldzīgi, bet vienkārši nebija aktuāli. Viss izjūk, viss izjūk. Un tas ir jauki, jo tas piespiež sistēmai balansēties atpakaļ. Un mēs jau pielāgojamies, un beigās viss ir superīgi un forši. Un tāpat vai arī, piemēram, kaut kāds jauns darbs, vai jauns projekts, ja, vai jauns bizness, un stress ir sākumā, un izjūg, viss ir izjaukts. Ja pēkšņi kaut kādu jaunu ideju piedalīties korī, ļoti labā korī, brīnišķīgā iznākumā. Tur ir grafiks. Mēģinājuma grafiks. Viss izjūk. Viss. Ja tu gribi dziedāt, tev jāpielāgojās, neko nevar darīt. Un beigas jau ir foršas, un beigas jau ir labas. Vai ne? Arī sliktā ziņā, piemēram, ja tur ienāk strīdi, ja, vai tur kaut kādas atkarības, vai nodevības, vienalga, tur pat nav runa par ģimeni, vispār kaut kādā sistēmā. Ja, tad izjūk tas miers, un tad jautājums ir, kāda ir motivācija viņi dabūt atpakaļ. Ja. Un kas ir jādara. Un, tā kā paši traucējumi pa sevi vēl nav slikti. Jautājums ir, kā tā sistēma reaģēs. Un tad vēl ir viens termins no fizikas, saucās entropija. Dabas likums, ko tad nozīmē miers? Ja, dabā miers nozīmē pilnīgu, visminimālāko enerģijas daudzumu pielietošana, un tad, kad netiek pielietot enerģija, tad viss dabīgi iet uz hausu. Tā vienkārši ir. Jebkura slēgta sistēma, ja, tā tad neviens negrib ilgi dzīvot saspīlējumā, kur nu vēl daba. Daba necieš disbalansu, un daba vienkārši tiecās uz līdzsvaru. Vai nu caur tātad Lešatelie principu, tad, kad runa ir par reakcijām, vai vienkārši uz entropijas palielināšanos, jeb uz hausa pieaugumu. Viss dabā tiecās uz hausu. Tā vienkārši ir. Dievs to tā ir uztaisījis dabā. Bet ja mēs savā dzīvē, cilvēki, ja, kas mēs esam dabas sastāvdaļa, bet mums ir saprāts atšķirībā no
dabas, jā, kas grib vienkārši dzīvot mierā. Mēs, jā, tātad mums ir kaut kas jādara pretī. Mums kaut kas ir jārīkojās pretēji tam, jo ja mēs neko nedarīsim, visbrīnišķīgākais piemērs, ja mēs māju nekārtosim, viņa vienkārši, bet es tikko sakārtoju, viņa vienkārši paliek bardakā, un galīgi trakā bardakā. Un nav laika, un vienkārši bet es taču sakārtoju, es taču neārdu, es taču neeju speciāli un neārdu. Viņi vienkārši paliek bardakā. Tā vienkārši ir. Un šeit nāk iekšā Dievs, kurš pats šo likumu izveidoja. Dabai, bet ne jau cilvēkiem. Dievs nāk iekšā ar to, ka viņš ievieš to pretreakciju. Kārtību. Viņš nāk ar jaunu kārtību. Un caur to, ka caur radīšanu, visādi radīšanu, radi ceļu brīnums dari. Ne? Dievs rada ceļu tur, kur vienkārši viņam nav iespējams būt, tur Dievs viņu rada. Un viss, un hauss apstājās. Galā Dievs ir atbildīgs par mūsu pestīšanu. Mēs šodien par to dziedājām. Pestīšana. Mēs visi ietu uz hausu, bet mums ir pretī milzīgs spēks, pestīšanas spēks un, protams, atjaunošanas spēks. Un tad daži piemēri no Bībeles uz priekšu, jā, pirmām kārtām Izraels Ēģiptē. Un tur tieši tā ir arī uzrakstīts. Jo vairāk viņus apspieda, jo tie vairojās izrēlieši un gāja plašumā. Un no Izraela dēliem baidījās. Jā, tātad pilnīgi fizisks piemērs, jo lielāks spiediens, jo lielāka pretreakcija. Un tas galu galā, ne tikai tas, protams, tur Dievs iejaucās ar 10 mocībām, bet arī tas palīdzēja. Arī tas, ja tur būtu maziņš pulciņš, viņi paši būtu aizgājuši bojā. Tur neko, viss apstātos tas pasākums. Bet tātad tieši šī te būšana zem spiediena tieši darīja pretreakciju un iznākumā, jā, tātad vēl vairāk Izraēla tauta bija. Nākamais piemērs par Jonu un Ninivi. Arī, jā, tātad Ninivas iedzīvotāji dzīvoja savā kārtībā, savā ierastajā ritmā, viss bija forši. Atnāk Jona un pasaka, viss, tūlīt jūs mirsiet, vai jums ir cauri. Dievs jūs nogalinās. Un viņi, ko izdarīja? Viņi uztaisīja pretreakciju, momentāli noreaģēja, jā, 3 dienu gavēns, tur lopēm arī visiem. Un Dievs atbildēja. Jā. Dievs tātad izjauca viņu tā brīža balansu, un tas viss nostrādāja pa labu. Tad nākamais piemērs par farizējiem un Jēzu. Šeit man mākslīgais intelekts uzkārās. Es viņam prasīju, lai viņš man taisa bildīt, kur ir Jēzus un farizēji, un viņš saka, tas neatbilst mūsu politikai. Un tad viņš citam prasīt. Ļoti smieklīgi, viņš pēc tam dikti uzkārās. Un šodien atkal viss ir labi, bet man bija tā bišķi iesmējās. Jā, es jau pirms tam prasīju pa Izraēlu Ēģiptē, un jau bija tas neatbilst mūsu politikai. Politika tur par kaut kādām lietām, un šeit pa Jēzu vispār. Bet, tas tā, vienkārši man bija smieklīgi. Bet farizēji un Jēzus. Jā, tā tad arī farizēji ierauga, kur viens spīdeklis, kurām nenormāli pievērš uzmanību, tā ka ļoti pievērš uzmanību. Un farizēji, kur Jāņa 11:48, ja mēs viņam tā ļausim, tad Jēzum, tad visi ticēs viņam. Un atnāks romieši un atņems mums gan šo vietu, gan tautu. Viņi uztraucās par savu pozīciju, par savu stāvokli sabiedrībā, jo kāds cits atņēma to visu. Un ko tad farizēji izdarīja? Farizēji tātad taisīja pretreakciju un gribēja Jēzu novākt, un to arī izdarīja. Mēs, protams, zinām, ka tas viss bija Dieva plānā, bet no tāda cilvēciskā viedokļa, ja, tātad viņi citā situācijā varbūt tas nav Dieva plānā. Ja, un šie te ļaunie cilvēki, kas grib novākt to vienu spīdekli, ja, viņi rīkojās. Viņi ilgi nevar izturēt. Ilgstoši nevar izturēt to, kad kādam citam pievērš uzmanību. Un tiem, kuriem visu laiku bija uzmanība, kas bija tie gudrie, kas viss mācīja, ka tiem uzmanība vairs nav. Un vēl trakāk, Jēzus vēl viņus norāja.
vēl trakāk. Ja? Ne tikai uzmanību atņem nost, bet vēl nosoda. Nu, tas viņiem dikti izjauc viņu pasākumu. Vēl viens piemērs, nākamais par pirmo draudzi, ja, kur arī sākās vajāšanas, ja, un viņi bija spiesti bēgt, bet šīs bēgšanas rezultātā evaņģēlijs izplatījās pa visu pasauli. Atkal, ja, tā tad ir it kā ļoti briesmīgi apstākļi, ja, protams, vajāšanas, tas nav nekas jauks, un notiek pretreakcija, dabīga, normāla, ģimeni pasargājoša reakcija, cilvēki vienkārši iet tur, kur viņiem nedara pāri, loģiski. Un paņem līdz labo vēstu par Jēzu, un izplatās evaņģēlijs vienkārši straujiem, un tā vietā, ja kaut gribēja, iznīcinās kristieši, ja tur Jeruzalemē, ja visu pasaulē aizgāja. Beigās vēl Romas impērija vēl pārsaucās par kristīgu, bet tur nebija īstā pareizā motivācija, bet beigās, ja, tā varētu teikt, ja, ka viss Romas impērija palika par kristiešiem. Pirms sabruka. Jā, bet patiesais evaņģēlijs izplatījās, jā. Līdz ar to nākamais var redzēt, kad Bībelē vienalga valda Dievs, nevis Bībelē, bet dzīvē. Jā, nevis tikai Bībelē, bet vispār. Un Dievs ir tas, kas dod tos apstākļus, un viņš novadīs to iznākumu. Viņš novadīs to, uz kurien ir jāvirzās tai reakcijai, kam ir jānotiek. Un tieši tā. Var pretoties, var vēl nezinu, var domāt, ka mēs tagad nomāksim Jēzu, un tagad viss tas beigsies. Nē, tas bija plānā. Jēzus nomira un augšām celās, un viss vienkārši izplatījās nenormāli ātri, un viss. Tā kā Dievs visu vienalga kārto un vada. Bet vai visi līdzsvari ir labi? Un nākamo slaidu. Un šeit jau bija tie piemēri no Bībeles, un arī mēs varam padomāt, vai vienmēr tas, ka ir šis te balans mūsu, teikšu tā, sistēmās, dažādās, ja, attiecībās ar cilvēkiem, vai tas vienmēr ir labi? Ja, vai vienmēr mums ir jātiecās uz to līdzsvaru? Un šeit divi piemēri uz priekšu Bībelē, kur, piemēram, Sodoma un Gomora. Stabili savā grēkā. Viņiem viss bija brīnišķīgi. Jā, viss līdzsvarā. Viņi darīja, ko gribēja, un kā gribēja, un vienkārši viss bija kārtībā. Bet tad atnāca Dievs un pateica, nevis tikai šis līdzsvars ir slikts, tā kā Ninivi. Ja Ninivē viņš deva vēl atgriešanos, Sodomu un Gomoru viņš vienkārši iznīcināja. Un tāpat arī par farizējiem. Arī reliģija. Tātad stingri noteikumi, kas paši par sevi jau nebija slikti. Dievs pats viņus bija iekārtojis. Ja? Viņi jau nebija slikti tie likumi. Un turēties pie kārtības jau nav slikti. Bet Jēzus viņiem norādīja uz to, ka viņi patiesībā tas ir miris līdzsvars. Ja, miris. Viņi balstās it kā uz burtu, bet sirdī viņi vispār nesaprot, ko viņi dara. Pilnīgi pretēji rīkojās tam, ko māca. un tātad nevienmēr, ja, tas līdzsvars vienmēr nozīmē labi. Tā nav. Ja, mums jābūt uzmanīgiem, ja, uz kādu līdzsvaru mēs tiecamies. Ja, jo tas var būt arī slikts līdzsvars. Un tad daži vēl piemēri par to, kā Dievs var uz priekšu, kā tātad daži piemēri. Piemēram, plūdi. Ja, arī normāls līdzsvars. Ja, tie ēda un dzēra, kā ir rakstīts Bībelē, ēda, dzēra, līdz nosis iegāja šķirstā. Ja. Viņiem pat tad tas nelikās slikti, jau kad sāk līt lietus, viss kārtībā. Un galīgi izjauc, pamatīgi izjauc. Paša radīto pasauli, ja, Dievs pats ņēma un izārdīja, jo nevar
Nevar būt tik milzīgi. Tas nevar būt normāli tik atklātā grēkā dzīvot. Dievs vienkārši nāk un izjauc. Arī pravieši, ja tauta, pravieši laikā, tas ķēniņa laikā, ja, kur bija tas ķēniņš un tur elgdievība un viss zēle un plauka un darīja to, kas nepatika tam kungam un bija pat miers. Viņiem jau nekaroja, ilgu laiku viņi nekaroja. Bet pravieši visu laiku teica, tā nebūs, atgriezieties, tā nebūs, nāks slikti laiki. Un tad beigās jau viņi sāka sabiezināties tie sliktie laiki, bet vienalga, tas jau nevienmēr visiem uzreiz, jā, tiešām tam pravietim bija taisnība. Nē, kad es tādā trakā mierā, nepareizā mierā, jā, tu pat vairs nedzirdi, tas bīstami, tu vairs nedzirdi, kur tev kāds norāda, bet nedari tā. Paskaties, ko tu dari. Nebūs labi. Bet jau tas miers, tas līdzsvars jau ir tik spēcīgs, kad nāk Dievs un tad viss izjauc. Un Jēzus pateica, nevis mieru es esmu atnesis, bet zobenu. Jēzus pats. Mēs kādreiz, tā kā Covid sākās, tad mēs arī ar Andreju tā apspriedāmies, ka Covid pretendē uz Jēzus lomu. Jo dēļ Covida bija milzīga šķelšanās, kuram sekas ir joprojām, visās jomās. Un mēs tā teicām, jā, Covids grib būt pa Dievu. Bet nē. Tikai Jēzus ir kungs, tikai Jēzus ir Dievs. Un Jēzus dēļ strīdēties ir tā vērts. Nevis kaut kā citiem iemeslu dēļ. Un tātad Jēzus arī, jā, neveselīgo līdzsvaru. Jēzus saka, nebūs jums tāds miers, kā jūs esat iedomājušies. Tā nebūs. Būs traki. Būs reāli traki zobens. Ja? Tas ir nesaskaņas, tas ir strīdi, tas sāpes. Un uz priekšu tātad ir šis termins, ko tad nozīmē tas labais līdzsvars. Ja ir sliktais līdzsvars, tad ir, protams, arī labais līdzsvars. Un tas labais līdzsvars tā tad ir nevis tā kā dabā, ja, kas ir pasīvs. Dabā viss tiecās. Kāpēc dzels rūsē? Tāpēc, ka dzels vislabāk jūtās rūsas formā, oksīda formā. Tur viņš atdod maz enerģiju. Bet, lai uztaisītu tīru dzelzi, ir jāpielieto nenormāli milzīga temperatūra, 2000 pār grādi. Jā, tā ir milzīga enerģija, kas ir jāieliek, lai tas dzelzs no viņa tā oksīda formas pārvērstos par tīru dzelzi. Viņš tiecās apakaļ. Tas ir pilnīgi dabīgi. Viņš iet apakaļ uz rūsu un ir ļoti laimīgs savā rūsā. Bet mums nekāda jēga no tā. Un tā ir. Viss metāli. Visi, bet daudz, jā. Viņiem patīk. Un vispār ķīmija tā ir ļoti forša lieta. Viņi daudz ko paskaidro. Bet mūsu cilvēcīgajā, emocionālajā līdzsvarā ir jābūt tātad dzīvīga stabilitāte. Ja, tad tur ir kustība un mērķis, uz kuriem tad mēs ejam. Kāpēc mums vajag to līdzsvaru? Kāpēc? Kāpēc man vajag izlīdzināties? Varbūt, ka man tieši nevajag. Vai man vajag turpināt? Varbūt tieši man nevajag. Ja, kurš tad dod to atbildi? Kristus, Romiešiem 5.1, tā no mums ticībā attaisnotajiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Bez Kristus mēs nekad nesapratīsim, kā mums jārīkojas. Nekad. Un, agrīnā draudze arī, viņiem bija cits iemesls, bet viņi dzīvoja un pārdeva visu, dzīvoja kopā, bet ko viņi nepārtrauc izplatīt evaņģēliju. Nevis vienkārši, tad dzīvosim kopā un labi ir, bet nē, viņi turpināja darīt maizes laušanā un mācībā, ikdienas pulcējās un turpināja darīt. Un tad viens no pēdējiem slaidiņiem ir nākamais par tāds salīdzinājums. Kāds tad ir līdzsvars bez Dieva un ar? Un tātad pirmām kārtām jau miers ir abās divās formās.
Miers ir gan līdzsvarā bez Dieva, un miers ir līdzsvarā ar Dievu. Tikai jautājums, cik ilgi. Jā. Un kādu mieru mēs gribam? Ja tas ir pasīvs, jā, tad viss iet uz hausu. Dabīgi. Pasīvs miers aizved vienkārši. Tā notiek. Aizved uz hausu. Un ja mēs gribam izvairīties no izaicinājumiem un meklējam tikai komfortu, ir zinātniski pierādīts, ka cilvēks mācās tikai tad, kad viņš ir mazliet ārpus komforta zonas. Nevis stresā nemācās. Bet mierā arī nemācās. Nu, tā kā šāda veida mierā arī nemācās. Mācās tad, kad ir drusciņā ārā no komforta zonas. Tas ir pierādīts skolas ziņā. Bet jau arī ir skola grūta, skola viss un tā. Jā, jo ja viņi būtu viegli, mēs tikko neiemācītos. Tā tas vienkārši ir. Un mierā, jeb līdzsvarā, es gribētu teikt, bez Dieva, viss tiecās uz hausu. Entropija pieaug uz hausu. Vienkārši iet uz hausu. Un tad, kad tas līdzsvars izjūg, tad varbūt pilnīgi viss mums sabrūk. Jā, piemēram, Sodomas gadījumā vai tur ar zelta teļu gadījumā vai vēl daudzos piemēros, kur Dievs atnāk un nevis vienkārši, labi, šoreiz es jums piedodu. Nē, viss izjauc pamatīgi. Un arī mums mēģināt noturēt to līdzsvaru, tā kā sākumā tas vīrietis jau to vienu kāju. Tas ir baigi grūti. Un mēģini un cīnies, lai būtu tas miers, bet neņem palīgā to miera avotu. Un vienkārši, tas nav iespējams. Bišķiņ, atkal jau iet visādas meditācijas, visādas, ko tik vēl neiet, un miers tāds, un miers šitāds, un brauc tur, un brauc šit, bet miers kā nav, tā nav. Ja, tāpēc, ka viņi nevar atrast tādā veidā. Un Salamans arī mūs brīdina, jā, ka tas, kas cilvēkam šķiet taisns, jā, ceļš, tas var aizvest arī uz nāvi. Jā, nevienmēr tas, ka mums, jā, tā man jāiet. Un bieži vien tas var nozīmēt arī vienaldzību. Ka mums vienalga. Man miers, man vienalga. un ir lietas, pa kurām mums ne pa ko nav jābūt vienalga. Varbūt nav jābūt uzreiz tur kādam viedoklim, bet jā, nevienmēr tas, ka, ka tas ir baigi labi. Bet ar Dievu, ja mums ir miers, tad, kad Dievs to ir iedevis, tad pirmām kārtām tas jau ir kā dzīves līdzsvars. Jā, tātad, kas nav vienkārši stāvoklis, kur viss apstājas, bet kur viss turpinās joprojām. Jā. Izjūg līdzsvars, viņš atgriežas atpakaļ, bet tas jau ir jauns līdzsvars, tur jau ir jauns iznākums, jau jauni produkti ir radušies. Ja, tas jau ir jauns līdzsvars. Filipiešiem 4:7 beigās, liec atpakaļ, paldies. To beigās es nolasīšu. Un tad, kad ir miers ar Dievu, tad ir tieši pretējais tam haosam. Ja, viss iet pretī, ja, uz kārtību. 1. Korintiešiem 14:33. Man liekas, tas ir tas, kur Dievs ir nevis nekārtības. Un tur nav rakstīts nevis kārtības Dievs. Mēs itreiz sakam, Dievs ir kārtības Dievs. Es pat tā saku. Nē, tā tur nav rakstīts. 1. Korintiešiem 14:33. Jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Kā tas parasts visās svēto draudzēs. Kārtība nav pretējais nekārtībai. Nekārtībai pretējais ir miers. Miers. Varbūt totālākais bardaks, bet ja ir miers, tāpēc man puikās būs novēlējums jums visiem. Ja? Nekārtībai pretinieks nav kārtība. Nekārtībai pretinieks ir miers. Miers. Un tad, kad izjūg šis līdzsvars, tad tas var nest svētību. Jā, tad, kad mums ir miers, līdzsvars, kurā ir Dievs, jā, tad Dievs ir ieinteresēts, lai mēs saglabājam to līdzsvaru, bet lai tas nes augļus, lai tas ir labs līdzsvars. Un, protams, tādu mieru var iegūt tikai pāri pa saprašanu, vispār. Pāri pa, to nevar izskaidrot. Mēs to esam piedzīvojuši, un mēs to zinām, kad ir tā, ka slikti. Bēdīgi. Kaut kas ir noticis
Man arī vasarā nomira vecmāmiņa, un tas, protams, ir ārkārtīgi bēdīgi. Ļoti. Bet ir miers, jo es zinu, kur viņi ir. Un es atceros visu to labo, ko viņi man ir iemācījusi, un man ir pateicība. Man ir miers un pateicība tais sāpēs. Tā tikai Dievs iedod. Jēzus pats apsolīja, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Mieru tur varētu atsevišķi runāt īstenībā, jo arī šeit es pamanu, Jēzus saka, es jums neesmu nesis mieru, bet zobenu. Un te Jēzus saka, es jums dodu mieru. Bet ar ko tas atšķiras? Atšķirība ir tajā, kad mēs gribam varbūt, lai tas miers, ko Jēzus dod, lai tas ir mūsu kaut sabiedrības miers, mūsu politiskais miers, mūsu uz sabiedrību vērstais miers. Un lai Jēzus atnāk, tā kā jau gaidīja, atnāk un tagad viss, Izraels ir galvenais un romieši visi jūs esat pa galam. To viņi sagaidīja. Bet Jēzus saka, nē, tādu mieru es jums nenesu. Es jums nesu to, ko pasauli jums nevar dot. Un pasauli nevar mums dot to mieru, tad, kad mums apkārt viss jūk un brūk. Bet mums ir pilnīgi absolūti skaidrs, ka mums ir totāls līdzsvars. Un Kristus miers ir aktīvs, jā. Tas turpinās, tas nav vienkārši pasivitāte. Un tagad pēdējais slaids mans novēlējums, man ļoti patīk tā bildīt. Tas ir miers. Tas ir miers. Tas ir miers, kad vienkārši ir tā galīgi traki. Protams, var arī nebūt vētra. Nevienmēr vajag vētru, lai būtu miers. Ir forši arī tad, kad nav vētra. Ir forši, kad spīd saule un kad ir brīnišķīgs laiks. Bet arī šādos laikapstākļos palikt tai līdzsvarā. Tas ir miers. Tas ir miers ar Dievu. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni vispār, jebkādu. Tas nav saprotams, tas nav izskaidrojams. Pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, sirds un domas. Tas ir tas, kas mums rāda mūsu to līdzsvaru, ka viņš mums ir ar Dievu. Un to nevar nopirkt par naudu, ne par kādu. Tas nav nopērkams. To Dievs iedod. Jēzus to iedod. Tiem, kas tic, ka Jēzus to vispār var iedot. Kas tic un kas lūdz, kas paļaujās, un ir dziesma, tu esi miers dzīves vētrās, kas sauc. Mums jau nav jābūt klusiem šādā pozīcijā, mums jau nav, varbūt pat jāsamierinās. Nē, labi, lai notiek. Nē, mācekļi arī sauc, Jēzu palīdz, kas tas te tagad notiek? Vai ne, mēs braucam ar tevi laivā un kaut kāds te negaiss uznāk virsū, Jēzu palīdz. Un viss ir kārtībā, tāpēc jau mums ir Aba tēvs, uz ko mēs varam saukt, ko mēs varam piesaukt šādos te stāvokļos, kad viss brūk. Un tad Dievs nāk ar savu mieru, ar savu klātbūtni un neizjūk un noturās. Neizjūk un noturās. Un dabīgi nākamā mūsu kalpošana ir mūsu finanšu kalpošana, un arī tā ir arī tas ir līdzsvars, jā. Jo pavisam elementāri no matemātikas viedokļa mums ir izdevumi un mums ir ienākumi. Tā tas vienkārši ir. Un fizikā no nekā nekas nerodas. Bet matemātikā gan, jo nullīšu rinda konverģē. Ja matemātiski saskait 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, un tā izdara bezgalīgi daudz, tad galā izveidojās cipars. Un matemātiķiem tāds joks, kā Dievs varēja pasauli radīt no nekā, varēja, jo nullīša rinda konverģē. Jā. Matemātiski saskaitot. Un tā mēs ar reizēm liekas matemātiski. Ienākumi man bija tik, alga man bija tik, bet izdevumi tik, un ziedojumi man ir tik. Un beigās tu skaties, un ka neiet tā matemātika kopā. Tāpēc, ka Dieva matemātika ir pārdabiska un brīnišķīga. Un liekas, viss, ir tagad tāds datums, man vairs šomēnes nekas nespīd ar naudām. Un pēkšņi nospīd. un fizikas likumi nedarbojās. Fizika saka, nekā nevar neko radīt, bet matemātika saka, var gan. Un Dievs saka, var gan. Tāpēc arī es aicināšu
Mēs arī ar Andreju mēs kopīgi plānojam mūsu ģimenes finanses. Ir dažādas kārtības, vai ne? Citi atsevišķi kārto, citi kopīgi. Mēs pārsvarā kopīgi, jo es ļoti bieži spēlēju, kamēr ir ziedojuma laiks. Mēs pārunājam, bet tā ir milzīga svētība, kad ģimenē nav nelīdzsvars šajā jautājumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas bija arī mana pati galvenā lūkšana Dievam. Es pilnīgi saku, man nevajag precēties, palikšu vien pati, ja man nav cilvēks, ar ko man ir vienāda saprašana par baznīcu. Tā skaitā arī par finansēm. Un kad nav jākašķējās, kā abiem diviem vēl pat, nē, vairāk dod, nevis tik, cik tu esi plānojis. Jā, tas ir ļoti svētīts un ļoti svētīgs līdzsvars. Un arī to es novēlu katram. Un jā, aicinu mūs, protams, uz mūsu finanšu kalpošanu, jā, bet paturam prātā, ka ar naudu jau neko nevar nopirkt. Neko no tāda izpirkšanas viedokļa. Jā. Tas viss ir mūsu līdzsvars, mūsu miers ar Dievu. Un kā Dievs mums saka, tā mums ir jādara. Un jāpaklaus. Jā, jo Dievs nedod mums nonākt nepareizā līdzsvarā, jā. Un nesaprast. Labāk saprast, ka nav līdzsvars un tiekties uz to, nekā nesaprast, ka ir nepareizs līdzsvars. Tā kā jā, paldies, un lai Dievs mūs visus svētī. Es aicinu, ka mēs varam piecelties lūkšanā, un tad varēsim arī ziedot. Kungs Jēzu Kristu, paldies Tev, ka Tu esi šis pārdabiskā miera nesējs. Tu nes šalom. Tu nes mieru, kurš ir aktīvs. Tu nes mieru, kurš neatstāja kaut kādu pasivitāti. Tu nes mieru, kurš nesatricina mūs tad, kad kaut kāda ārēja apstākļi mainās vai ir pat ļoti, ļoti, ļoti satricināti. Kungs Jēzu Kristu, Tu nāc. Paldies Tev par to un lūdzu, Svētais Gars, uzrād mums katram ikvienam. Uzrād mums katram ikvienam, vai līdzsvars, kurā mēs šobrīd esam, vai tas ir pareizs līdzsvars, vai tas ir līdzsvars ar Tevi, vai līdzsvars, uz ko mēs tiecamies, vai tas ir ar Tevi vai bez Tevis. Kungs Jēzu Kristu, lūdzu, apžēlojies. Tavu mīlestību, Tavu žēlastību ir piepildījusi visu pasauli. Tā skaitā arī tā ir pie mums. Tavā žēlastībā Tu nāc un atklāji mums, Kungs Jēzu Kristu, lai mēs izlīdzinamies ar Tevi, bet lai mēs netiecamies uz nepareizu līdzsvaru, lai mēs tiecamies uz mieru, kas nav pat kārtība, uz mieru, lai mēs neejam haosā un sabrukšanā un pazušanā, lai mēs ejam kopā ar Tev pretēji, Tavā mierā, Kungs Jēzu Kristu, kas nevienmēr nozīmē klusumu, kas nevienmēr nozīmē kārtību, kas nevienmēr nozīmē to, ka notiek tā, kā mēs gribam, Kungs Jēzu Kristu, bet Tu nāc ar savu kārtību, Tu nāc ar savu līdzsvaru, Dievs. Tu nāc un Tu dari, kā Tu gribi, un Tev ir visa autoritāte tā rīkoties, un mēs vēlamies vienkārši pakļauties Tavam lietu kārtojumam. Arī ar savām finansēm, Kungs Jēzu Kristu, lūdzu, palīdz mums sakārtot arī jautājumu, ka ja mums ģimenē neiet kopā šie temati. Kungs Jēzu Kristu, palīdz mums vienoties jau vispirms mūsu mazākajā šūniņā, ģimenē, Jēzu Kristu, vienoties un lai nav lieki strīdi, vai arī, Kungs Jēzu Kristu, ja tur ir jābūt šim disbalansam, tad nāc un viņu līdzsvaro pēc sava prāta. Kungs Jēzu Kristu, Tu zini, kāpēc ir kaut kur nelīdzsvars. Tu zini, un Tu varbūt pats speciāli kaut kur izraisi šo te nelīdzsvaru, izjauc mūsu prātā esošo kārtību. Tu speciāli to dari, jo Tu mūs mīli, un Tu vēlies, lai mēs ejam Tavā virzienā, lai mēs ejam uz mieru ar Tevi, nevis uz mieru ar pasauli. Kungs Jēzu Kristu, svēti mūs arī
ziedojot Jēzu Kristu. Tā ir mūsu dzīve, tās ir mūsu pūles, tas ir mūsu arī sapņi, ko mēs atstājam tavās rokās, atstājam tavā ziņā, Kungs Jēzu Kristu. Tu esi mūsu tēvs, tu gribi mūs arī iepriecināt. Tas ir brīnišķīgi. Paldies Tev par visām tām brīnumainām lietām, kas nav gājušas kopā ar matemātiku. Par Tavu matemātiku, Dievs, kur Tu nāc un pēkšņi ir izmaiņas, Dievs, mūsu bilancē. Kungs Jēzu Kristu un pāri visam, jā, lai mums nav tik daudz viss par aprēķināšanu, cik dot, cik nedot, bet lai viss ir par mīlestību uz Tevi, par žēlastības pieņemšanu, Kungs Jēzu Kristu, ko mēs nevaram nopirkt ne par kādu naudu, ne ar kādu rīcību mēs to nevaram nopirkt. Mēs varam tikai un vienīgi slavēt Tev, pateikties Tev, pielūgt Tevi un tiekties uz mieru ar Tevi. Jēzu Kristu, Tu esi kungu, kungs un ķēniņš, slavu Tev un pateicību Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen.